10 minūtēm. Nu, gandrīz. Būs biļetes. Nu? Nu? Ko nesaprotu? Tūko uz latviešu izvēlēties atrašanās vietas. Tā, davai, šitiem. Nē, jā. Kādu kodu jāievar? I got the code! Ak, Dievs, man tā rokstrīds. Es dabūšu biļeti. Tā kā pirms 26 minūtēm sākās pre-sale. Bet šobrīd nevarēju rezervēt. Kāpēc? Tā vieta vairs nav. Ok, ņemam citu. Ok. Amazing. Okay, I got inspired, okay? Tagad ir... nopirka biļetes uz lidmašīnu jau. Jā, Prāga. I'm coming. Man nejausmas, kur man jāiet. Labi, ka man daudz laika atrast. Man bail. Jāiet sēsties lidmašīnā. Yes! Okay, man transfēru šodien atcēli, tieši šodien. Man nav nejausmas, kā nokļūt līdz dzīvesvietai. Prāgā! Oh my god! Bet man neticās, es esmu Prāgā. Šajā lidostā var actually uzfilmēt kaut kādu kadru. Viss nav tik skaiši. Šis veikals ļoti confusing. Es neatradu gatavus salātus supermarketā. Ko? Jā, viss ir ciet. Ir pārdevumi. Šo pārsim gan es negaidīju. Ar līsti. Un tu šmaķīci papīru maisiņu. Pirmā lieta, ko es izdarīju atnākot, bija nometu somu un aizgāju uz tirzniecības centru, jo man 2 minūšu attālumā tirzniecības centrs. Un es izdomāju tā, es gribu kaut ko ēst. Ļoti. Un ūdeni. Mani nošokēja cena, jo tur supermarkets strādā līdz 10 un maķīts arī strādā līdz 10. Viss pārējais bija principā ciet. Starbucks laikam bija vaļā. Bet, es tā, ātri. Es gribēju ātri tikt atpakaļ un apsēsties un iet gulēt. Bet veikalā pašā es nopirku šo un ūdeni. Tas kopumā man izmaksāja 2,64. Ko? Es staigāju tā kā idiots apkārt bez interneta un mēģināju pārliecināt, cik man tur jāmaksā. Es tur atradu kaut kādu voku. Es domāju, pastīšos 7 eiro. Es meklēju kaut kādas salātas, nekā nav. Es atpirku traņķus, principā. Tas bija tik lēti. Bet es izdomāju, ka es gribu siltu. Savukārt maķīti. Man tur ir 4 nageti, mērcīti un mazie frīti. Tas kopumā man izmaksāja 2,73. Tā kopumā par šo visu es iztērēju, bišķi pār 5 eiro. Ko? Labi. Ir 10 vakarā kaut 11. Esmu pēdus. Redz, pūdēs tas jau. Ir jāgulēt. Nē, es zinu, ka es vēl skatīšos seriālus. Tas ir.
nomodā, tas man bija uz 10. Ir 8. 8. Kāpēc es esmu nomodā? Neponiatno. Bet kā bija rādīts, ka visu dienu līs, bet ārā ir saulīte. Bet es tas, ka es iešu pazāties pa centru. Tātad, tas interesantais, kas notika, ir, es biju atlidojis. Man lidojums uz šeit 2 stundas. Lidojuma laikā man bija zvanījuši WhatsAppā. Tas čeks, kas man ķipta pieņēma atslēgas deva, nezinu. Nu, okei. Es viņam piezvanu to pusstundu pirms, kas man ir obligāti jāpiezvana. Es atbraucu, un viņš saka, mums jāpagaida atslēgas. Ap 7, tad, kad es nepacēlu, tas laiks, kad viņi izdomā, vai būs cilvēks vai nebūs. Es viņam cik reizes teicu, ka es būšu pēc 8. Ka es ielidoju tikai 8 šeit, kas pa sviestu. Nu, ko sēžam, gaidām, es ienāku, viņš man atved līdz šiem apartamentiem. Viņam te pants, kas stāv. Viņš tur kaut ko lādējis, jaka nomesta, kaut kāda kola, čipši. Ko? Vienkārši, ko? Kāds sakars? Tātad šobrīd man ir plāns atrast, kur ir transports, kur var nopirkt kaut kādu 3 dienu biļeti, 5 dienu, nezinu, kaut kādu. Kaut kādā veidā nokļūt centrā. Ko es tur darīšu, man vēl nav ne jausmas. Bet, redzēs. Tad jau redzēs. Šķiet, ka turistīgāk turisti par mani neatradīs uz ielām. Viss ir drošībā. Es atradu tramvaju, un man šķiet, ka pat pareizā virzienā. Tikai es nezinu, cik man ilgi viņš jāgaida. Un reāli ir 2 minūtes līdz pieturē no manām apartamentiem. Tā kā, pozitīvi. Es tikko absolūti neko nesapratu, kas notiek ar tām tramvaju biļetēm, jo pēc teorijas ir biļete, kas ir 72 stundas. Pēc teorijas. Un esot pēc teorijas jābūt pieturās tramvajos aparātam. Tā man teica gan Googles, gan viens čeks nebūs jautājumu. Bet pašā tramvajā es atradu 90 minūšu, 30 minūšu un 24 stundu biļeti. Karš, es neko nesaprotu, es braukšu uz centru, skatīšos, varbūt tur ir kaut kāda normāla aparāta. Tiek iet, tur sazin kur, meklēt to sazin ko. Jēj! Man pat nav jāsas, jo esmu pareizi atbraukusi, pareizi atnākusi, bet, varētu būt, ka jā. Tā, man saka, ka es esmu centrā. Es neesmu par to tieši pārliecināta. Lop. Te ir ārkārtīgi skaisti. Kā ārkārtīgi skaisti. Tas tagad ir arī lielā misija atrast brokastis. Jo es neesmu ēdis vēl. Es jau esmu nomodā 2 stundas. Būtu laikam... būtu labi laikam paēst. Kur es atnācu? Vienkārši, kur es atnācu? Es sakoju turisti. Es ieraudzīju kaut kādu turistu skolēnu, var viņi nezinu. Vai viņi te nāk? Nu labi, es arī atnākuši, kas tu man.
ir pāvi. Krušs izdomāja, kur sēdīšu brokastis. Nosacīt, tiešām līdz būs pusdienas, bet es atradu, ka Prāgā ir cat cafe. Tur esat kaķīši un dzērienu kaķīši. Un es jau ilgi pa visādām valstīm braukājot, pat Lietuvā, Igaunijā. Bet vienmēr, viņi varēs, reāli 12. kaut kad tad, kad jau visi brauc projām. Un tam vēl ir stunda, kamēr viņi atverās. Viņi 12. varēs vaļā. Neko, iešu, gaidīšu. Man vēl joprojām nav nejausmas, kur tas ir, bet... Vēl viena lieta, ko es daru, es eju visos Starbucksos, kur vēl viens bija. Jo es no katra ceļojuma atvedu vismaz vienu Starbucks krūzīti. Ja tajā valstī ir Starbucks. Un man jau ir ideja, kur es gribu, jo nāk Helovīni, un viņiem ir tādi, kas spīd tumsā. Tas pagaidām tas, kas man ir padomā. Redzēs. Es esmu tikai totālākā kalna kaza. Un tikko es konstatēju, ka man jāiet nevis tur, bet tur, lai nokļūtu tur, kur es ķipa gribu. Jēzus, tas nav gals. Vēl iet un iet un iet. Blakus šim te fenomenāliem skatam ir arī Starbucks. Tieši tikko cilvēki pieskrēja. Cool. Starbucks. Jāpasties, kas te notiek. Es visu laiku... Šo ceļojumu es reitējos, ka man nebūs normālas bildes, no malas. Es jau 2 reizes palūdzu cilvēkiem sešiem nofotografēt, bet šeit man vajag obligāti, lai man nofotografē. Jo man jau šeit ir 2 bildes vienādas. Es gribu 3. arī uztaisīt. Tad, kad es iegooglēju to cat cafe un rādīju, ka man ir, 16 minūtes, ko iet, ok. Es domāju, ātreiz iet līdz pilī, izrādās man tagad 33 minūtes, ko iet līdz turienei. Jēj! Un vēl man riktīgi lādējas trubā ir pulkstenis tikai, 11:30. Un man jau ir, tikai 24%. Pilns veikals ar piparkūkām. Viņš svaigi cer. Tik mīlīgi. Var sakot, es nenoturējos tajā veikaliņā. Man ir tagad Lisa Simpsona un man ir Homer Simpsons. Es nevaru vispār radīt ar vienu roku, lai es domāju, kuras viņas likšu. Bet man ir. Man vispār nav interneta, bet es kaut kur šeit nonācu. Man nestrādā Google Maps. Es nevaru atvērt linkus. Es saņemu izziņas, bet nevaru atvērt linku. Es nevaru izstrādīt bildi. Jēj! Kas notiek? Man nav nejausmas. Es tik karsti. Tagad forši, saulīta. Jaka tev virsties un es laik no placienas līdzos. Cik pēc.
Šis ir tik mīlīgi. Tas esot aveņu. Viņam esot vēl baltās šokolādes, bet ja man ir aveņu limonāde, vai biedeņi. Tā kā. Tas ir tik mīlīgi. Es nevaru, tas ir tik mīlīgi. Kad tas kaut kur dzīvo, kaut kur vazājās? Ja jūs ejat Prāgā uz to kaču kafēnīcu, ņemiet vērā, ka tur kartes nepieņem un eiro nevar samaksāt. Es šobrīd eju meklēt šo bankomātu. Uz kurienu iet? Nezinu. Es viņam atstāju savai divi. Nauda ir. Tagad meklējos, par kur man jāiet atpakaļ. Un man nav jausmas. Sakot, man ieteica pagaršot čeku alu. Es paņēmu kaut kādu, es nezinu, gāju garām. Ja tā pavisam godīgi, tas bija ļoti negaršīgs salds. Labi, es vienkārši nesaprotu alu. Man vienkārši pa faktu normāls alus, kas nav čurūdens, negaršo. Bet apkalpošana bija tik jauka. Vilkos uz nezinu kurieni, sazinu kurieni. Dažu nezinu ko, sazinu ko. Sazinu. Es reāli vairs nezinu, ko darīt, bet ir kofeīns. Nē, kāds kofeīns? Starbucks, tāpēc sirds pastītas vēl krūzītes. Un jā, man mazliet mēlmežģos. It's fine. Man šķiet, ka sajūkšu prātā šitā nerunājot tik ilgi. Es tikko kādu stundu uz šī skaistā fonā komunicēju ar visiem tuvajiem. Paziņot, ka esmu dzīva, viss kārtībā, ka es te vien pat ceļojos, viss čotka. Es domāju, ka es tagad aizbraukšu līdz saviem apartamentiem. Tagad Dievs, kas šeit gaisma notiek. Cilvēki man traucēja iet, viss kārtībā, viss ir čotka. Un tad es arī jāpielādē bišķi telefons. Aiziešu blakus sev uz tirzniecības centru. Es ieraudzīju Chanel. Oh my god! Anyway. Viss čotka. Es jau viss, ko es gribēju izteigājis. Es domāju, ka jābrauc atpūsties un domāt, ko es daru pārējās dienas. Es čoki. Es izgāju pusdesmitos. Esmu back. Protams, salātiņas brūkst. Very good, very nice. Zapka. Poļu mīļākais veikaliņš. Es nezinu, ka viņš ir Čehijā. Es nezinu, ka viņi ir Čehijā. Man ir 19,5 tūkstoši soļu. Mans plāns ir šobrīd pielādēt telefonu un doties uz tirzniecības centru. Karoči, es eju uz tirzniecības centru pavazēties pa veikaliem, ja man nav dukas vairāk nekur adekvāti staigāt vazāties. Es iedomāju arī, ko vakariņā sēst. Labi, mēs kāpēc neviens no šiem ēdieniem neuzrunā. Es izdomāju, ka es gribu kaut kādu voku. Kādu? Es beidzot atradu pusdienas slēšu vakari. Es nezinu, kas tas ir. Bet tas ir īsti normāls ar īstu. Tikko sākais, es sapratu, cik šī porcija ir milzīga. Milzonīga. Es par to samaksāju 6 eiro.
Es nevarēju to ēst. Es vienkārši nevarēju. Sapēdu vairāk kā pusi. Es esmu sapirkusies. Pēdusi. Jā, man te ir padzerties čipši. 11 nopirkties atsāns. Ļoti produktīvi. Es jau mājās atpūsties. Un domāju, maš iziet vēl kaut kur vakarā. Es tikai nezinu, kur. Es tad negribu tālu braukt. Es esmu apartamentos. Es esmu jāiet pagulēt bišķi. Man jau ir 24,000 soļi. Es nevaru. Es vairāk nekur neiešu. Fanī, es eju izpētīt kaut kādu ilūziju, bāru, kaut kas tāds. Jo moška rītā pirms koncerta vai pēc koncerta drīzāk būs jāaiziet. Šis bārs atrodas 2 minūšu gājienā no maniem apartamentiem. Nekad nav nejausmas, kurā virzienā. Mums cena. Šis mazais 9 eiro. Es tipā rīktīgi feins, tā atmosfēra vienkārši fenomenāla. Un kokteļi ir padārgi, bet normas robežās. To varēs saprast, ka nebūs lētais ezīšu tips pēc tā, ka ienākot jau ir dekorācijas un bārmeņi ir savās uniformās. Tagad laiks iet gulēt. Es varbūt kādu filmu pastīšos, vai kaut kādu seriālu pastīšos.